ticība, ticība sev, ticība it visam, ko tu dari. Ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Un šodien pastāstīšu stāstu savu par ticību, kuru es pati biju aizmirsusi, pieaugot. Un kuru man nācās pašai atcerēties, kā saka, ņemt talkā, kad jau bija pāri 30. Kad man bija apmēram kaut kādi 5 gadi, es domāju. Jā, šūpojoties zirdziņā uzskrēja virsū suns laukos, apgāza mani, es apsitu ļoti stipri pakausi, un man sāka šķielēt viena acteņa. Un tajos laikos vecākiem nebija tādas naudas, lai taisītu operāciju, un teica, ka tas ir uz visu mūžu. Un jaukas mazas brīlītes arī manā bērnībā nebija, un tā kā bija šī ļoti lielā atšķirība, jo viena acteņa tātad bija pilnīgi vesela, un otrā acteņa šķielēja. Tad viens tās lielās brīles, un tad viens stikliņš tātad ļoti plats un resns, un otrs plāns. Un tā jau es sevi no skolas laikiem, no 1. klases, atceros ar brīlēm, kas, protams, bērnam un brīles daudzīties, skriet, protams, kad tas vairs nebija tik ērti pat nomainīt stikliņu. Piemēram, es tāpat biju bērns, tāpat daudzījos un skrēju, bet es zināju, cik dārgi izmaksās kaut vai vienkārši aizbraucot uz pilsētu, jo mēs dzīvojām laukos, aizbraukt uz pilsētu, atkal iet pie brīļu meistara, atkal mainīt šo stikliņu, tas arī bija dārgi. Tāpēc es ar laiku sāku ļoti piesargāties no tā un vairs tik daudz neskriet, nedauzīties, ja, lai tikai tās brīles atkal nesaplīst. Ja? Bet, un sports, protams, arī nepatika man vairāk, tāpēc, kad es visu laiku vajadzēju piesargāties. Arī, protams, ir dzēlīgas piezīmes bijušas par brīlēm. Es domāju, tiem, kam ir bijušas šīs biezās brīles, jā, un es nesaukšu tos vārdus, bet jūs jau varat iedomāties skolas laikā ar brīlēm visu laiku staigāt. Jā, bija kā bija. Un, jā, tā es pie viņām pieradu. Tu vienkārši zini, ka tev viņas ir jānāsā, tā būs visu mūžu. Jā, bet kāpēc man šobrīd nav brīles? Kāpēc es šobrīd raugos uz jums ar, kā saka, plaši atvērtu sirdi? Acis ir dvēseles spogulis. Un manā dzīvē bija, jā, kāpēc šī ticība? Bija gadījums, kad mamma ar tēti aizbrauca pie Elējas Veronikas. Viņiem tur bija, kā saka, savas ģēles. Tad mēs mammai esam 3 bērni, un viņa katram bērnam kaut ko lika nodot. Ja? Varbūt tie, kas nezina, kas ir Elējas Veronika, savu laiku viņa Latvijā bija viena no tādām spēcīgākajām dziedniecēm. Es nezinu, vai viņa šobrīd pieņem un kas ar viņu ir šobrīd, jo tie ir ļoti, ļoti daudz gadu pagājuši. Un man viņa lika nodot, tātad viņa saka, Kristīna, jā, Kristīna ir brīles, bet ja viņa grib uz izlaidumu iet bez brīlēm, lai viņa skatās uz zvaigznēm. Un lai noņem brīlītes un tieši, tā kā mēģina saskatīt visu tālāko zvaigzni, kādu vien redz. Un es tam noticēju,
Jo man likās, ka Dievs, ja es varētu uz izlaidumu iet bez brīlēm, tas būtu tik jauki un vispār būt bez brīlēm un vispār redzēt sev taisnu acteņu. Un es dzīvoju laukos, mums tātad šīs zvaigžņotās debesis netrūka gan ziemā, gan vasarā, un man ļoti patika vērot debesis. Un es, kad neviens neredzēja, tie visbiežākais bija vakari, es gāju, vilku nost tātad šīs brillītes un vienkārši pētīju zvaigznes, pētīju un mēģināju saskatīt vis tālāko zvaigzni. Tātad tas bija kaut kur apmēram 5. klasē, man liekas, 4., 5. Un tā es līdz, daudz, tad 8. klasē, laikā, gan īsti 9. klasē. Un virtuvē mums bija tāds spogulis, mūžīgi senais, un es arī tad, kad pabeidzu skatīties zvaigznēs, man bija tāds bieži rituāls arī, kad visi gulējas, novilku brīlītes un skatījos, varbūt šovakar būs noticis šis brīnums, kuram es patiešām ticēju, bet, gadi gāja, un man arī šī skatīšanās zvaigznēs jau kļuva par kaut ko pašsaprotamu, ka to vienkārši vajag darīt, un viss. Un tad tuvojās jau šis izlaidums, tātad bija jau, manuprāt, tas jau bija 9. klases sākums, bet izlaidums vēl nebija. Un ir šis vakars, tas bija ļoti vēls, jau bija jau kā 12, un es eju pie tā virtuves spoguļa, novalku brīles, un tad tas notika. Es nespēju noticēt savam acīm. un manas actiņas bija taisnas. Protams, ka es raudāju, protams, kad es taisīju vaļā, un man šķita, ka es sapņoju, ka tas nevar būt, un man bija bail aizmigt, man bija bail iet gulēt, jo es domāju, es aizvēršu acis, atvēršu, un viss būs atgriezies. Bet tā tas nenotika. Un kopš tā mirkļa man nav bijušas brīles vairāk, tātad man būs 37 gadi, tūlīt jau. Un tātad šajā laika posmā tas vienkārši bija ļoti stiprs pierādījums. Protams, man to ticību vajadzēja ap 32 gadi ļoti atjaunot, bet par to citreiz. Bet tas mans rezumē un mans vēstījums jums ir, kad vajag ticēt un nevajag padoties pie kaut kādām pirmajām neveiksmēm. Jā, es zinu, tas ļoti daudz jau sacīts, bet ja tu kaut kam ļoti, ļoti tici, tad agrāk vai vēlāk tas piepildās. Un nav robežu. Bet tas ir, tā šī ticība mums ikdienā ļoti bieži pazūd, un mēs ļoti bieži kaut ko varam lietot, uzsākt, bet ja mēs nepiešķiram savu vērtību un savu ticību, tad tam nav nekādas, kā saka, jēgas. Mēs varam, ja mēs daram bez ticības sev, tad tas ir, nezinu pat ar ko salīdzināt. Tā kā bezjēdzīgi ir. Lūk, un es pat nenojautu, kāds tas ir vispār brīnums manā dzīvē. Tikai pieaugot, es sapratu, cik ļoti liels brīnums tas bija. Tas bija manā dzīvē. Šī patiešām tas brīnumainais vakars, kur es nekad neaizmirsīšu. Un es zinu, ka tā bija šī mana neatlaidība un mana ticība, ka uz izlaidumu es iešu bez brīlēm. Un viss. Un lai vai kā, lai arī netic visa pasaule. Un saka, tas nav iespējams. Un tur bez operācijas neko neizdarīsiet. Ja? Tad lūk, kāds mums ir spēks, mīļie. Lūk, kāds mums iekšā slēpjās spēks šai ticībai. Tā kā ticam brīnumiem.
Jā, ja mēs viņai neticēsim, viņa nekad arī ar mums nenotiks. Jā, un ticam sev, ticam visam, ko mēs darām dzīvē. Lai jums forša